Man liekas, tas ir kaut kāds tā kā saulrietis jūras krastā, kur visi zina, kas tas ir, un visiem tas ir apmēram vienāds. Bet gribējās kopīgi ar visiem paskatīties uz šiem svētkiem mazliet citādāk. Man ir ļoti svarīgi, lai tas cilvēks nav pasīvs vērotājs, bet lai viņš ir aktīvs savā kaut kādā domas gaitā vai emocijās, ko viņš izjūt skatoties. Līdz ar to es gribu, lai viņš redz reprezentētu sevi uz skatuves. Tur, protams, ir tā tradīcija pasaule, un tur pamost tā mitoloģiskā domāšana, bet tas notiek šajā gadījumā caur vienkārši šodienas cilvēku perspektīvu. Un man tā ir arī, laikam, galvenā stāsta tēma šajā gadījumā. Ir cilvēku pasaule, tātad ir tie Jānis, Līga, saimnieki, Jāņa bērni, kuri svin šos svētkus tā kā saimē, bet viņi jau aicina palīgos arī no malas citus. Iepriekšējā saule, mēs nosaucām viņu par pate saule, jo nākamā rītā rodas jauna saule, un mēs arī tur sapratām, ka līdz šim šī tēma vispār nav apskatīta. Kas tad ir tā jaunā saule? Vienmēr mēs pavadām to, ja? Un mēs sapratām, ka mums vajag arī, kad jaunā saule parādās. Un kā mēs kā dejotāju un mākslinieku grupa varam noturēt gaismu tajā tumšā laikā un tai jaunai saulei atdot to gaismu. Mums nevienmēr ir jāpiedzīvo kaut kas, lai mēs sajustu tās emocijas, ko šis notikums aptver. Ka Jāņa ir tāda veldzēšanās vēsturē un veldzēšanās kaut kādā mītiskajā pasaulē, kurā mēs varam iegrimt uz brīdi un tad iznirt laukā un neanalizēt, kas ar mums notika, bet vairāk tā kā ļauties. Mēs gribam radīt tādu vairāku telpu satikšanās punktu. Scenogrāfijā var redzēt, ka tas ir tā kā kalna galā, kur parasti notiek šis rituāls. Līdz ar to mēs gribējām, ka tā scenogrāfija arī kā dēja tiktu pacelta kaut kam virs pāri, kur uguns kurinātāja vietā. Mums vajadzētu vienā brīdī sajust to, ka mēs paši katrs esam šīs liesmiņas, kas viens otru rituālā izgaismo.